3. gadu Dot 5 labdarības maratons. Tūlīt paties šeit gaisā un vairāk kā 140 stundu garumā skanēs dziesmas, kuras jūs par ziedojumiem būsiet izvēlējušies mājaslapā Dot 5 LV. Un šogad mēs izdarīsim visi kopā vienu absolūti fantastisku darbu. Mēs savāksim pēc iespējas vairāk līdzekļus vēža skarto cilvēku atbalsta nometnēm, kuras rīko apvienība Dzīvības koks. Ko cilvēkiem, kurus ir skāris vēzis, nozīmē psiholoģiskais atbalsts? Kas tas ir? Tas ir liels ugunsmūris. Un tādu saprot. Un ikdienā arī man bija tā, ka man gribējās nolaist rokas un ielīst stūrītī un būt vienai. Bet tas nav risinājums, jo dzīve ir patiešām skaista un mēs varam priecāties par jebko, kas ir šodien, te un tagad. Ko nozīmē tev šis te labdarības maratons Dot 5? Tieši šī gada labdarības maratons Dot 5. Tas ir īpašs, kā jau es teicu. Es pat izgāju šim posmam nevisai tīkamajam cauri, un arī šobrīd es līdzjūtu savai māsai. Ja tev vienā vārdā, teiksim, moderni vienā Twitter tvītā ir jāpasaka, kāpēc šīs nometnes ir svarīgas? Lai sāktu dzīvot no jauna. Lielisks Tas gan tvīts. viens vārds nav, bet lai sāktu dzīvot no jauna un dzīvotu šodien, kas arī ir mūsu sauklis. Dzīvo šodien. Mēs svinam šogad ļoti svarīgu lietu. Mēs svinam to, ka cilvēki pēc pamatīga kritiena spēja piecelties un iet tālāk. Bet es zinu, ka pavisam nesen tavā dzīvē viens šāds kritiens beidzās, diemžēl, ar nokrišanu pavisam. Es nezinu, cik tu daudz par to gribi, vai tu vispār gribi par to runāt, bet kāda ir tava saistība ar šī gada tēmu? Nesen pavisam mēs atvadījāmies no tēta. Viņš cīnījās 2,5 gadus. Un es domāju par šī gada mērķi, ja? Un man vienā brīdī likās, kas ir tur tā kā nodarbība parunāties, ja? Vai tas ir vajag, vai tiešām tam vajag vākt, vai ir taču kaut kāds tur reāls, varbūt zāles vai kaut kas. Un tad es atcerējos un tinu bildi apakaļ, ka īstenībā smagākie brīži tēta ārstēšanās laikā, un viņam gāja diezgan labi patiesībā. Viņš mūs atkal un atkal pārsteidz un cēlās kā fēniks no pelniem, un īstenībā tagad, kad viņš aizgāja, tas bija mums ļoti negaidīti, jo vasarā mēs pat visi jau bijām aizmirsuši, ka viņš ir slims. Bet tas, ko es gribēju teikt, ka bija tas mirklis, kad bija visgrūtāk, un tie bija brīži, kad viņš bija padevies pats. Un tajā brīdī mēs gājām un mēģinājām katrs atrast tos īstos vārdus. Un tos vārdus mēs visi domājam, ko tad pateikt, kā uzmudrināt, jo neviens no blakus esošiem nevar palīdzēt, ja tu pats neesi gatavs sev palīdzēt, tā kā vairs cīnīties. Un tāpēc, domāju, šis ir ārkārtīgi svarīgs mērķis, jo tikai tad, kad pats vēža skartais cilvēks ir gatavs, saņemties un strādāt un darīties, tikai tad viņam vispār var sākt palīdzēt arī ārsti un ģimeni un apkārtējie cilvēki. Domas plūst, neprāts mostas, bet tomēr viss tik rāms. Katrs solis it kā liekas jau 100 reižu spērts. Nākamā pietumā nebo, bija nākamā pietumā nebo, kad viņu es tikai ieraudzīju, bet viņu es visu pasauli mainu. Dzīvoju pie mammas. Dzīvoju pie mammas. Dzīvoju pie mammas. Bet viņš taču nesen vēl dzīvoja. Dzīvoju pie mammas. Kur tu dzīvo? Dzīvoju Pie Stikla studijā. Dzīvoju pie Karmenas. Ziemassvētki tepat jau aiz stūra. Vai jums dzīves laikā kādreiz ir sanācis iejusties Ziemassvētku vecīšu lomā? Nē, tā nav bijis, nē. Jums nav lūgts nekad? Vai? Nē, es manā jaunībā tur viss gāja vispār savādāk. Tāds Ziemassvētku vecīts reti, kad parādījās. Un parasti tie, kas no manas puses tēloja, Ziemassvētku vecīšu muzikanti, viņam 12 pillā visi. Tur nekāda. Ziemassvētku vecīts jūs nesat bijis, bet vai jūs kādreiz esat dzīvojis, vai teiksim, pavadījis nakti nekurienes vidū? Kādā īpašā vietā, jo mēs te tā nedaudz jūtamies šeit paliekot uz 6 diennaktīm. Tad jūs vispār ārā neiet? Nevienā mirklī.
Jā, tas ir interesanti. Es tā neesmu bijis, nē. Nav nekad sanācis kaut kur pamosties un nav ne gala, ne malas? Nē, kaut kur jaunībā bija gatava pamoties, tad tu pats nesaprati, kur. Bet, tas, paldies Dievam, bija nedaudz gads. Tikai, pēc tam es visu atceros, kur es esmu bijis. Tas nekas, ak, tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak, tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Bravo! Bravo! Dzīvo šodien, palīdzi šodien. Piedalies labdarības maratonā Dod 5.